Šitiem, es domāju, blakus. Nu, tikai no latviešu sapnim visu. Te notika gāzes sprādziens. Ir cietušie, jā, diemžēl, traģiski bojā gājušais gaso darbinieks, viens vismaz. Un tāda bija ziņa, es nezinu, kas ar dzīvokļu saimnieku, vai viņš bija iekšā vai ne. Te gāzes sprādziens, gāzes noplūdums sprādziens. Valskas ielā 15 Rīgā. Torņkalnā. Te pie savu tiltu pārnūc pāri, no centra brauc uzreiz pārnūc pāri un pa labi. No, bet šitām korsas vēl nav, bet jā, es domāju, ka tās dzīvoklis, kas tu pa labi rekadu galā arī, tad diezgan šoki būs. Un tas vēl šitiem, kas apakšā zem viņiem, mēs tagad darīsim ar jumtu un tā tālāk. Un tagad reku telpa. Tur izskatās, ka zemākiem dzīvokļiem arī būs, ka tik pagrēdi nebūs vairs droši un visu stūri būs vaļā. Nu jā, es domāju arī, ka te tā diezgan. Tas viss neiedomājas, kāds tas bija, kāds tas sprādziens bija. Nu, te, protams, ka te viss problemātisks būs. Nezinu, vai apdrošināta māja vai dzīvoklis, nu, diez vai. Ja jau gribēja nelegāli pie gāzes pieslēgties, to jau parastais labs dzīves nedara. Да, это газ, это Рига, Torņkalns, Латвия. Bauskas улица 15, и здесь газ. Сарос. Ого! Kas tur ir? Paldies, pagaidz jums naudu iedošu. Cik? Nevajag? Paldies. Tieši laikā. Redzi, cik daudz labu cilvēku ir. Jā, karsta kakao manā statē Latveļa. Mazajam puikam tēcis. Rekord malaki, paldies jums. Es ar Artūru padalīšos. Es bišķi pasildīties. Rokas es vēl varu sasildīt ar. Paņem. Droši padarīt.
Tas ar saimniecību nozīmēs. Grib krosām. Paņemšu to grib. Ņem visu. Ņem to visu, jā, man. Zinu, ka mums ar Artūru. Viens kakao un 2 krosāni. Tika sadalīti vēl reku mazajiem puikam, tētim, paldies liels. Šodien es nesagatavoju tādas, kādiem var būt. Nē, pavadu vārdu, jakas pareizās un tā. Tā, nu man tagad ir siltāk. Rokas sasildīju pret kakao, karsto krūzīti no Statoil. Un pavisam cita enerģija. Tā kā paldies. Krosāns ir atvērts ar šokolādi. Otru iedēju Artūram. Večkas paliks, sēdi pašiem, tagad filmē. Labi, tā, šitai man powerbanka ir 10%, pārslēgsimies uz lielo, bet nu tā jau tagad powerbankas ir vairāk nekā vajag visu kārtībā. Да, случилось газовый взрыв, утечка газа, взрыв, это Рига, Латвия. Tā, te notika gāzes sprādziens Bauskas ielā 15. Glābēji tagad ceļ nost lielos 10 tonīgos paneļus, betonu. No, 3,5 tonnas, tikai viens tāds soli, ja? Nu, tāpat daudz. Tas tā kā vesels džips. Augsts pirms tam rakstīja 10 tonnas, bet neizklausās daudz 3,5. Nē, nu sazinu lielu jau viņi ir. Nu, tas jau nav tik nereāli nemaz. 10 tonnas mierīgi arī varētu būt. Nav reāli, no, nezinu. Vai nav reāli, tad, kad viņš gojas 3x5 metri vismaz izmēra ziņā, tas lielais. Bet nu var jau būt, ka šis tonnas izklausās arī iespējams. 3x6. 3x6, jā, no svars tik viņam ir. Tā arī ir, jā. Tā reku zināja teikt 3x6 metri panelis, un tā arī varētu būt 3,5 tonnas ir reāli tuvāk nekā 10 tonnas. Bet no katrā ziņā, jā, neteiksim ap 4 tonnām. Tas tāpatās, tas ir divas vieglās mašīnas vismaz.
vai? Nu, jā, rītam. Paldies. Давай, лайми. Paldies. Nu jā, viņš bija no otras puses arī aizgājis, Rika tikko Oļiks, laikam sauc. Viņš teica, ka tie divi dzīvokļi uz to pusi arī, kas arī pa pie viss nav vairāk. Tātad 4 dzīvokļi ir tiešā veidā nonesti plus visi bēniņi. Un vēl, tad, protams, šeit tev ir streiku telpas. Kas tev uz apakšu būs, tev skaidrs, kāds damage. Jautājums paliek atklāts, kur ir dzīvokļa saimnieks, vai viņš bija dzīvoklī tajā brīdī, kad tas notika vai nē. Ja bija dzīvoklī, tad droši vien diezgan bēdīgi tas ir beidzies pie viņam. Tā, visi, kas skatās, mani sauc Rudolfs Brēmens, tie, kas pirmo reizi pievienojieties šim te profilam jau tagad. Jā, es neteiktu, es pat nezinu, mēs braucām tad tīri redzēt ar savām acīm, kas te ir noticis, bet ieraugot šo te skatu, ir skaidrs, ka te ir jānofilmē, jāparāda arī tomēr cilvēkiem. Šāds traģisks notikums Latvijā ir klājis bojā vismaz jau viens cilvēks, varbūt cerams, ka nē, bet traģiski jebkurā gadījumā arī viens cilvēks briesmīgi šādi te zaudot dzīvību, veicot pienākumus darbā. Jāsaka kompānijā, bet ar gāzes darbs ir bīstams, tāpēc, bet redz, ka es te nepareiz domu, ka šie te glābēji, kas te strādā, mēs te varam redzēt, kāda ir viņu izmēna. Protams, nozīmē katru dienu šādi notikumi, bet, mums mīnus ir pa laikam kaut kas līdzīgs, gadās nestandarta situācijas, ka šeit mēs redzam, profesionāli darbojās puiši. Nav tā, ka tie buļķi kaut kā kristu tur vai trosas kaut kādas ķēdes plīst un gāstos nost, nekas tāds te nav. Viņas valsts nenovērtē. Viņiem kādreiz ir uz papīra aiz rokas 700 eiro. Un tā teikt, tas 5 vai cik 4 ģenerāļi mums ir ugunsdzēsības un glābšanas dienestā. Kur tie ģenerāļi tagad ir? Viņi te kaut kur atbraukuši, sēž kaut kādās siltā mašīnā. Un kur mums ir tie ģenerāļi tagad? Jā, tā vajadzētu krāsni. Kā uzkāt. Nebūtu rokas tajā tur. Tā valoda tiesnesim. Virs sētas. Tas jumta var uzkāt. Jā, tā īpašnieks udzējies, ka uz jumta te nevarēs tā gluži kā. Tā, man vieno klātkārtējo buļķi. Tā, powerbanku es tūlīt būšu izsūcis tukšu ir vēl, ja nekas tur ir, laikam, jā. Varēšu atdot viņam. Bet toties ir lielā drošā šīs te lūcis. Es pirmo reizi šitādu powerbanku redzu. Ar visiem iespējamiem šķikriem. Klāt jau. Oļiks atveda. Tā kā tā viss kārtībā. Telefonā man 23%. Tātad esmu izsūcis no 40, cik bija 3%. 20 nodedzināja, 23 ielādēja telefonā. Viss kārtībā. Tā tur arī lādējas. Ceļam krāns diezgan liels, cik metru augstums tur ir. Tā reku zaļie aļā kaut ko.
what happened? The gas leak and gas explosion happened, and at least one person died, unfortunately, here in Riga, Latvia. Es tur paralēli kaut kur salūtu pēc šauļu. 2. janvārī, tagad to drīkst līdz 10. Kāds vieniem salūts, citiem tad smags darbs, tad traģiski notikumi blakus, bet cita veida salūts. Tā, tur kaut ko atzāģiet, vajag armatūru kaut kādu droši vien, vai viņi tagad ir ko atbrīvojuši, daudz mazas šunēts. Tāpat nekas nav atbrīvots, tikai tā bēniņa sadaļas, bet te labi. Tāpat vēl reka tie lielie bloķi arī virs šitiem te. Man tagad šo te treprūmu daļu atbrīvos. Tā, šis ir Rīgā, Bauskas ielā 15, Torņkalnā, Pārdaugavā. Gāzes noplūde un sprādziens. Rezultātā viens GASO darbinieks, mums pagaidām zināms, ka ir diemžēl gājis bojā traģiski. Nav zināms, kas ir dzīvokļa īpašnieku, saimnieku, kurš it kā esot kaut ko tur nelegāli pieslēdzies gāzei bijis, un tad viņi vakar esot GASO atslēguši. Tad viņš šodien kaut kādu fleks esot kaut ko atpakaļ pats tur gribējis saslēgties vēl klāt. Rezultāts tagad ir šāds. Atbrīvoja. Tas jau arī nav nekāds vieglais. Atkal vādi kaut kādi. Janek, paldies, šitā ir izsūkta tukša, bet man ir lielā, man iedeva Oļeks, tā kā paldies, baigi palīdzēja.
kāds labi, tas nebija. Slapja līdzi. Tā, viss ietekmē, viss ok. Katram gadījumā viss, kas skatās pievienoties šim te profilam, ja nu kaut kas te pārtrūks vai kas, tad tā telefonā 23% ir. Gāja boja. Nu, jā, viens cilvēks. Vismaz viens, jā. Jā. Un tur ugunsdzēsējs bija ciets. Ugunsdzēsējs gaso darbinības. Jā, gāsoja šitais nomira. Un cieta ugunsdzēsējs? Jā, un tur 3 vēl cilvēki cietuši bija. Bet no tā sprādziena? Jā. Bet kas tur, ar ko tas sākās? Tu nezini? Tur viens onkulītis gribēja ar fleksi zādzēt šito trubu gāzes, jā. No. Un jāredz vietu, kur gāzi atbraucu. Viņš aiztaisīja durvis ciet, onkulītis. Un gāzes pacēlās, uzkāpa augšā un viss uzsprāgs. Tad viņi jau zināja, ka viņš tur kaut ko dara, jā, un atbrauc viņu operēt. Cilvēki jau jūta gāzes, smaržu. Smaku, jā. Jā, paldies Dievam, ka tur pirmais stāvnāk, kurš vienīgi. Cilvēki prasa, kā tu visu var zināt un atlaizt. Nu, es tevi tālu dzīvoju, man viss pateicēja. Nu, sīkie visu vienmēr zina vislabāk, tā kā nevajag nemaz teikt, ka Rika Malacis vairs normāli update iedeva. Nu, jā, tā tad iedomājieties, nu, tas ir drausmīgi, tad tie cilvēki, tad bija gāzes smaka, kaimiņi izsauca gaso, un jau ugunsdzēsēji jau tad te bija, un tad pēkšņi visi mēģināja tikt dzīvokli iekšā, un tad tieši uzsprāga, nu, Jā, un iedomājieties. reku šajā pirmajā, otrajā stāvā, tur, kur reste, 3. loks. Tur ir draudzene Frīzetavā. Tur bija vairāk krūta nekā visi. Kas tur ir? Frīzetavā. Nu, bet kas tur ir? Tur sāka, Pēc gāzes jā, slimi? vairāk. Ceļņus šito. Jā, kā man teica, ka šito māju gribu uz avarijas jolu. Avarijas māju. Viņa jau bija avarijas stāvoklī? Jā, Dolobi. jau sen. Kāpēc? Jā, pirms gadiem 15. Kā man teica, nesen. Kā viņš tiktokas sauc? Man? Rudolfs Brēmanis. Man māstāļi skatās. Rihards Bergs. Tur jābūt. Kā tevi sauc? Rihards Bergs. Rihards Bergs. Jā, tur māsā jābūt. Bet no otras puses tur neko nevar redzēt vispār. Nu jā, mēs sākumā atbraucam arī no tās puses skatījāmies. Tur bija dūmi tikai tad. Kur jūs to visu redzējāt? Nu, es ziņās redzēju, ka ir Nu jā. no TV-netā Delfos. Bet tas jau bija 4, un tad mēs kaut kādus 7 atbraucam tikai. Jo gribēju, likās, ka jāredz, kas īsti ir noticis, bet nelikās, ka tik liels tas viss. Tad viņas bildēs tur izties mazāk. Jā, tā ir arī slēdēs ar riteni nomulcos. Tagad to riteni brauc? Nē, rites nestāv. Šitādā laikā pa ziemu. Bet normāli. Es vēl ar skūteri tādu varu braukt. Tad tev voltā jāstrādā. Tu tagad braukājos arī. Nē. Jā, žēl, ka tur nevar ielist. Tie, kas saka, ka tu esot tikko nostučījis nelegālo frizētavu. Kurš saka? Komentētāji. Tur bija nelegālā frizētava? Jā. Nu ko, jā. Labi, es domāju, ka tas nevienam neinteresēs. Tev prasa, vai tu zini, vai te točka arī bija? Kur? Točka nebija alkohola? Nē. A nariki nedzīvoja? Kas? Nariki. Nezinu, to es jau nezinu par narikiem. Bet otrajā šajā mājā dzīvo tur draugi. Visi pārējie. Tā bija draugi? No mammas manī, jā. A te šī mājā kādi pazīstami tad nedzīvoja? Tikai zinu, pazīstamo vienu. A kur viņus tagad visus evakuēja? Kur viņus liks? Autobusā. Rīgas satiksmē. Un viņi sēž autobusā? Jā. Un viņus nekur neved? To jau es nezinu.
Dēļ un atbrauc, gribu aizbraukt kastīties. Bet kur ir tie autobusi? Aizmirst. Tur uz vietas stāv tagad? Nu, kā es saprotu, kā jā? Nu, tas jau gan diezkas nav sēdēt autobusā, kamēr tev māja šeit tagad ķida ārā. Te jau nekas tik drīz nebeigsies. Ne, labi, šitai pusē, jā, te es domāju, tos laidīs apakaļ. A jūs tā arī dzīvojat, jā? Ko? A jūs no kurienes? No centra? Šitainī pusē es domāju, ka būtu normāli, varēs jau laist apakaļ. Jā, Bet tur var, bet šeit nē, otrajā pusē. Bet kas būs tur ar elektrību, siltumu un Aizsaida. gāzi? Kas būs? Būs? Bet šitainī, jā, no šitiem viss tās, ka te šovakar būs. Rizēta otrajā stāvā. A kurš tev visu filmē? TikTokā tiešraidē. Arī, jā? Nē, man Facebook. Jā. Man TikToks kaut kā aprāvās, un tad es paturpināju sēž. Facebook. Facebookā Omi sēž? Jā. Nu, jā, žalta, ka man tu nelaiž iekšā. Tur jau smuko. Opa. Jā, arī sēdēju pie Omes ar māsu dzirdēju. Ciš! Domāju, kaut kādi... Ā, tu dzirdēji? Jā. Mājās? Pie Omes, mēs, tas bija ap 4 un 5 vakarā. Es te dzirdēju. Nu, kāds bija trūksnis? Skaidrs. Un ko tu domāji, kas notika? Buba. Buba lido, es domāju. Ar Omu. Un kā tu uzzināji, ka gāzi? Nav uzmanīgi, teici. Nu, ja šeit ziņās izlasīja, ne? Nu, lūk, mums acu liecinieks, kurš ir dzirdējis sprādzienu šeit. Un mamma ar tēti arī dzirdēju. Nu, es domāju, tu ko liet kopā. Un tas jau interesanti viņam nost. Tā, tiem, kas tagad te pieslēdzās, šis ir Rīgā, Bauskas ielā 15, Torņkalnā, Pārdaugavā, gāzes sprādziens. Vecīts esot savā dzīvoklī pieslēdzies gāzei, no gaso viņu atslēguši vakar, taču šodien Flex kaut ko izāģējis, gribējis pieslēgties apakaļ. Un rezultātā sprādziens. Viens darbinieks gaso gājis bojā, diemžēl traģiski. Un 3, kā varēja saprast, ka 3 ievainoti, kas bija, jo juta visi jau gāzes smaku. Izsaukts tika gaso, atbrauca gaso ugunsdzēsēji, un tā kā viņi tieši pie viņa dzīvokļa gribēja tikt iekšā, tad arī notika sprādziens. Jā, un cik šitais svar. Gaso noved līdz pašnāvībai, Nu, ne jau aiz vieglas dzīves cilvēki pieslēgties mēģina gāzē nelegāli. Protams, ka tas nav normāli. Nu, tad diezgan jau ir nolaiduši tos bluķus lejā. Un tur vēl darbojas aktīvi augšā, reitē jau siena nākamos klāt, un principā malači. Un šī ir tā profesija, kur Latvijā nenovērtē, kur ir zeme apmaksāta. To man teica 700 eiro uz rokas. Šādu darbu Latvijā. Ginta, apskaties, kas šitā par firmu, kas Arsala. Tanku, jā? Nu jā, bet tad šitādu krānu iznomāt var baigi lielais.
Kas te bija pa Franciju? Francijās šāds krāns 100 eiro dienā. Un cik Latvijā? Cik šī firma? Assalu LV. Mājās iedzīvotājs nevarēs atgriezties. Nu jā, daļa noteikti noteikti. 100 eiro stundā nopietni, 50 eiro stundā. Es tādus ņēmu 150 stundā, man bija pirms gadiem, kādiem 3. Kārtuši saka 150 eiro stundā, pat mēdz būt. Nu, Francijā cik tur teica 100 eiro dienā. Nu, tad jā, nu. Bet labi, nu loģiski viņš ir jāīrē. Tad jau 100 eiro stundā. Tā naktī 150. Naktī minimums 150. Cik tonas, tik stundas. 150 eiro stundā normāla cena. Tā, nu, paldies. Ko viens iegribā iekšā? 150 eiro stundā tas krāns maksā. Īrēt. Viņš izīrēt. Ko? Ugunsdzēsējs iekšā, bet viņu tikko izvilkt. Vai pats vaininieks palika dzīvs, to mēs nezinām. Laikam viņš bija iekšā dzīvoklī, kā saprast, jā? Jā, tur mazais puika arī. Kā tev sauc par? Rinalds. Rinalds? Tev prieks iepazīties Rudolfs. Tā, Rinalds saka, ka vecīts iekšā esot dzīvoklī bijis tanī brīdī, kad sprāga. Nu, tad diezgan švaki, es domāju, tur šobrīd. Bet, nu, nevar zināt, mazums var būt brīnums kaut kāds. Varbūt jau izlīda. Nu, izlīda. Varbūt. Tātad šis ir Rīgā. Ko tur dara bērni? Bērni skatās. Normāli pareizi dar, kas nav, kad skatās. Nu, nedrīkst skatīties. Tas jau, mēs jau aiz sētas esam te jau drošā vietā. Tas nav te, tur, kur te pa vidu ir sēta vai tāda. Tā, tie, kas tagad, cik ir pulkstenis, tagad ir 10 un 12 minūtes pār 10. Tie, kas tagad pieslēdzās, mēs esam Rīgā, Torņkalnā, Bauskas ielā 15. Šeit šobrīd notiek Bluķus ceļu lejā glābēji, te noticis gāzes noplūde un sprādziens. Un viss 5. stāvs, 4 dzīvokļi uz abām pusēm, nav vairāk. Un reko arī virs treprūmis. Kas būs ar tām mašīnām, kas stāv no tev uz daļas uzkrita virsū, šis tās jau ir uz latviešu sapņu Voliķa. XC90 sakrita kaut kas virsū, te vienā brīdī te BMWs bija. Un te viens apsidis ir visas. Un te vēl BMWs un Škodiņa. Nu, nekas nebūs, no rīta risinās. Skatīsies, kas tur, kur tur ir apdrošināts vai nav. Un kas te būs nocis, bet nepaspēja jau uzreiz jau te norobežoja izbraukt. Es domāju, ka daļa jau bija darbā cilvēki 4 jau šodien, kam bija darbdiena. Varbūt kā viņi kādzina. Un te jau Gins rakstīja, ka Gasavu viņi noved līdz tādiem stāvokļiem. Tā, kas tad lietus sāk smidzināt, ne? Vai man tikai pilpinam tos trūmus. Prožektori spīd no šitām mašīnām, redzēsēju uz abām pusēm, viņi te spīdina diezgan spilgti jāatzīst. Viņi te ir izgaismojuši, piedzinoši šādas mašīnas, no kurām šāda te, kā dienas gaisma, var teikt, spīd. Kas notika? Gāzes sprādziens. Gāzi uzsprāga. Esot vecīts 5. stāvu dzīvoklī nelegāli gāzē pieslēdzies, un vakar viņu atslēguši no gāzes. Šodien viņš ar flexi esot kaut ko tur zaļies, gribējis apgaļ pieslēgties.
Un rezultāts ir šāds te 4 dzīvokļi, visi pa pieskarēs gājuši nav vairāk. Un visi 5. stāvs, visi bēniņi šajā te ēkas sadaļā. Es domāju, šitam dzīvoklim arī te šoki diezgan. Tā kā mēs te esam ar Arturu Pleibaku un ar Rinaldu. Mani sauc Rudolfs Brēmans, tīgas pirmo reizi skatās pievienoties šim te profilam. Un lai nepazūd jums te nekas ikdienā. Nu, tā skaitā, diemžēl arī šādas te reportāžas no tādiem traģiskiem notikumiem. Bet nu negribētu domāt, ka viņi ar tiem autobusiem nav nekur aizvesti. Tie, kas tie mājas iedzīvotāji esot otrā pusē, sēž autobusos divos, kas ir atzīti. Un tiešām nevarēja viņus kaut kur aizvest. No otras puses, nu kur viņš šobrīd aizvest? Viņi jau droši vien sanalizējušies streso, kas būs ar viņu dzīvokļiem. Un tiem, kas te apakšā, tiem te jau te diezgan švaki būs. No otras puses vienkārši tikai logi ir viss. Jā? Un no otras puses ir tot logi izbruši. Arī augšējiem dzīvokļiem? Augšējiem teica, ka viss? Jā, tikai augšējiem. Varbūt un... Sniedzina lietas? Es drīz ar to sniegs. Sniegs? Nav sniegs. Tā, tiem, kas te angliski kaut kā prasa, yes, this is Riga, Latvia, gas explosion in a 5th floor apartment. And one gas worker died, unfortunately. So it's a tragedy in Riga, Latvia. Now the rescue workers are trying to lift off all the heavy blocks of panels from the building that have collapsed on the top of this apartment. Tad tas te noticis. Ja kādam krieviski, kas nesaprot, varbūt. Так, это Рига, Латвия. Газовая утечка и взрыв. Один погибший пока известно, может быть еще хозяин квартиры, неизвестно, что с ним случилось, жив или нет, но надеемся, что как-то выжил. Но сотрудник газовой компании один погиб. Уже это известно, еще раненые там. Все 4 квартиры снесли вот на 5-м этаже, плюс и чердак. Nu, tāda situācija. Šobrīd Bauskas ielā 15 Rīgā Torņkalnā. Kas ar dzīvniekiem? Kādiem dzīvniekiem? Рудик, это где? Это Рига, это Торнкаунс, это улица Баускас, 15, Хардаугава. Это Рига, Латвия. И взрыв, газовый взрыв здесь случился на 5-м этаже. На 5-м этаже больше нет. Вот здесь, где этот фрагмент сейчас поднимает, там был 5-й этаж, так же, как здесь. Значит, все 4 квартиры снесли. Garš.
Tā īsi, kas tagad pieslēdzot, šis ir Rīgā, Bauskas ielā 15 gāzes sprādziens Torņkalnā Pārdaugavā. Tie, kas tagad te pievienojās, kas pirmo reizi skatās, pievienojoties šim te profilam. Mani sauc Rudolfs Brēmanis. Es esmu Rīgas domas deputāts. Šodien mēs ar Arturu Klebeku atbraucām apskatīties, kas te notiek, un arī atspoguļot parādīt. Cilvēki redz, kā izskatās, ka šāds te liels gāzes sprādziens ir noticis 5. stāvā. Bauskas ielā 15 Rīgā. Esot vecītis pieslēdzies pie elektrības, vēl pie gāzes nelegāli bijis. Un tad vienā brīdī viņu gāzes esot atslēguši vakar. Un tagad šodien viņš mēģinājās kaut kā pacelt, izteikties atpakaļ. Sprādziens, viens gāzes darbinieks gājis bojā, diemžēl traģiski, un ievainotie vēl. Gāzes gan organizēs, ja viņš nav vajadzis iekšā dzīvoklī, ka viņš tur darbojas, un te jau otrā stāvā iepriekš pēc gāzes riktīgi izsākuši gāzes un ugunsdzēsējus, un tad viņi pie viņa lauzās tur iekšā, viņš bet uzsprāga. No tāda versija pagaidām te no lieciniekiem, kas mazais puika Rinalds pats ar savām ausīm dzirdēja, tas sprādzienu esot vaigais trūks, blīšķis bijis liels. Un viņš nedzīvo šajās mājās, viņš kaut kur tālāk. Nomīts ir bijis. Nu, kas dzīvo zem, nu te es domāju arī problemātiski būs. Šokie visi dzīvokļi. Vai ir video ar blīšķi, es nezinu, man nav, nu varbūt kādam ir. Bet šaubos, ka tā kāds baigi noķēris uz to momentu. Cik jau 10, pulkstenis 10, 20 minūtes pār 10. Un te vēl, es domāju, ilgāk šo te visu viņam būs jānojauc. Un šo te vismaz daļu. Un kas nekrīt, un tur stopus ieskatās, kas ir, bet nu vismaz jau var redzēt. Gan ne, tur daudz vēl. Temiņu šo ir atbrīvojuši. Daudz tas uz visu nakti un to dienu. Nu, jā, man arī izskatās, ka te daudz darbs vēl būs. Pēc tam vēl to visu ievest prom, te atbrīvot un attīrīt. Nu, ka mēs redzam jau tur tie, man liekas, ir jau tas otrās puses dzīvoklis. Jā, jau šitā pusi. Tie, ka tur stāv augšā, tas ir nākamais dzīvoklis, kas uz to pusi. Jā, pietiek.
šito. Skaties, neredz, es te redzētu būt. Ko viņi tagad mēģina izdarīt? Ir. Nē. Jā, bet man te bija slapjumā iekrits. Tas vēl te nestrādā? Viņš slapš bija. Jā, bet tad jau to telefonu. Tas slapjums uzticamāk. Kā šoki būs. To telefonu vispār. Jā, tā nebūs. Tā, tas ir Rīgā, Bauskas ielā 15 Pārdaugavā. Torņkalns. Gāzes sprādziens. 5. stāvā virs 4 dzīvokļi nonesti. Vēl šeit arī. Jā, gaso darbinieks esot gājis bojā. Ievainot ugunsdzēsēju, vēl gaso darbinieki, un tā nav skaidrs, kas ir dzīvokļu saimnieku. Kurš šajā te dzīvoklī, viņš bija iekšā laikam un nelaid iekšā tos gaso darbiniekus. Un tad vienā brīdī uzsprāga. Kas ir gaso? Gaso ir gāzes kompanija, tad Latvijas gāze agrāk bija. Un tagad viņi kas ir, Igauniem pārdeva. pārdeva Igauniem un viņi tagad ir gaso. Kas tā kā Latvijas energo elektrība un elektrons un viss tas gaso ar ko gāzi. Lielais 3,5 tonnas, 6 reizes 3 metri. Izmērs šim panelim, pat vēl lielāks izskatās. Kaut kāda cita detaļa garanais kaut kāds. Это Рига, Латвия, это Pārdaugava, Bauskas улица 15, газовый взрыв. Здесь на 5 этаже, а 5 этажа больше нет. Один сотрудник ГАСО погиб, но хозяин квартиры не пускал их внутри. Люди чувствуют, что пахнет газом уже. Вызвали ГАСО, вызвали пожарных, но он не пускал их в квартиру, и вот в результате взрыв. Tāda mums tā situācija, jā, tas ir Rīgā, Bauskas ielā 15 Pārdaugavā.
Poļkalnā. Un šeit gāzes sprādziens. Vispār nelādē. Zavedu vēl bišķi to. Tas ir satelīts. Jā. Kamēr neraustīt, kamēr rokas ir piepisušas. Tādā nērtā pozā. Puls man tā, kas te notiek, atkal man te līgzda slāpja telefonam nelādējās. Līdās atkal būs iespējams atslēgsies. Tāpēc viss, kas skatās, pievienoties tagad šim te профилам, все, кто смотрит, присоединяется к этому профилю. Мне сейчас 1%. Мне надо другой провод попробовать. Nosēdies, jā? Jā, tāpēc, ka slapš. Tagad vādu un... Tad nav cits vecums. Man tā līgzda slapja. Kas tev vādi? Vādu es tev varu eksperimentāli. No vadā nav viena, tā līgzda ir viena. Labi, nezinu, ko. Cik tā pārdevums maksā? Nezinu, šo man iedeva arī. Tagad atrada viens. Tā normāli, šī tāda, kad 30 eiro, nezinu. Jā, varbūt. No. Tas ir Type-C, jā? Jā. Es varu paprasīt, lai atrod Ko tad? vādītāju. Tas neko nedos. Man ir slapš, vienkārši slapja līgzda. Kāds tev ir arī Type-C? Man iPhones. Bet Type-C? Nē. Vienkārši pārbaudīt. Man liekas, ka ladē. Tev nav Type-C otram telefonam? Ar tu? Man? Jā. Jā.
Jūs konta arī esat, jā? Ko? Kur? Uz konta. Jūs arī tur visu laiku filmē? Uz kādu kontu? Ko tu jautā? Uz konta tu arī tur esi? Kāda konta? Skonta. Konta? Stadions. Nē. Mašīna tur, kur bija tad? Jā. Nu, ar pečku mēģināt, jā, un izpūst. To nesanāk nekādīgi. Šito paņēmis uzzīmē. Jā, man veci vadījās, es vēl mašīnas. Telefonu, uz kur tev var dot zīmītas? Es taru uz to pašu parasti. Telegramā, ja? Jā, arī. Nu, signāli. Jā.
puiši, varbūt jūs teju kādu atnesi? Maizītes teja karsta. Tiešām negodaviet? Saka, ka nevajag.
Ko? Cik laiki? Laiks ir 11. Jums laiki? Laiki. Es tev tagad neredzu. Cik paši tie ir? Instagram sēd. Nē, piezīmēs. Kur ir Rudolfs? Vēlreiz mums, jā? Nē, viņš aizzīmē telefonu, tur mazliet sagatavot, lai lādēja. Kāds viņu jau atradis? Čau.
что мы переживаем, мы тут мерзнем все. А что делать? Все в порядке. Должен пописать. Принесли туалет, заказали. Все, вот здесь ничего. Ну хорошо. Nē, es tev atdošu, tāpēc, ka viņi visi katru un viņi beidzās. Jau beidzās? Jā, es tev atdošu. Paldies, tev jā, super. Paldies, pacelt cīnu. Čau, čau.